Pie manis ir ieradusies šarmanta jauna dāma vārdā Marta Marija Gruzdova, jaunā aktrise, topošā aktrise. Nekautrējies, tev ir iespēja paspīdēt. Čau! Čau, labdien! Prieks būt! Jā, un ja nu mūs dzird tavs kursa biedrs Kristiāns, Kristiāns Iesalnieks, sveiciens tev, mēs tevi gaidām. Nāc jebkurā brīdī, kad tu vari ienākt. Mums būs jāiet viņam pakaļ, lai gan. Latvijas Kultūras akadēmijā norisinās daudz dažādas aktivitātes šajā pavasarī, un arī saistībā ar aktieru un režisoru kursantiem, un tu esi 3. kursā. Tagad izstāsti man un citiem, jums ir apvienotais kurs. Jā. Ko tas nozīmē un kāpēc, kādus plusus tas dod, ka aktieri studē kopā ar režisoriem un otrādi? Principā tas, ka mēs studējam kopā ar režisoriem ir ļoti forši, tāpēc, ka mēs mācāmies kopā un mēs ejam to visu ceļu kopā. Un, ir iespēja mums, režisoriem, radīt savas izrādes ar aktieriem, kas kaut kādā veidā augt un krist tādā ziņā, ka mēs visi varam mācīties viens no otra. Un tas ir šausmīgi liels ieguvums. Un man liekas, arī forši ir tas, ka režisori arī saprot aktierus un mācās arī aktieru meistarību. Vismaz pirmajos 2 kursos tā intensīvāk. Arī rādīja etīdes, visu darīja. Un tas viņiem iedod to pievienoto vērtību, ka tu vari skatīties un tu vari pats būt uz laukuma un saprast, kā tas ir un kā tas aktieris jūtās arī, ja tu esi režisors. Un tas ir superīgi. Kamēr nav klāt jaunais režisors, varbūt tu vari pačakstēt, vai jums tur tajā kursā būs arī tāds kāds skarbais režisors, kas ar rīksties virsū. Jo dzirdēt, jau ir daudz dažādu variantu un tās pieejas, kā dabūt no aktieriem ārā tieši to, ko viņš vēlas. Nē, zini kā, mēs aktieri esam visus režisorus pārmācījuši diezgan tā. Tā? Vismaz es tā teiktu. Tādā ziņā, ka mēs esam vienlīdzīgās pozīcijās un mēs abi mācāmies. Mums nav tik ļoti liela tā, ka viens ir pārāks par otru. Mēs esam vienlīdzīgi un mēs veidojam šo darbu kopā. Un tādā veidā aktieri ļoti ātri pasaka, kur ir tās problēmas un kas notiek. Hei, tu ar mani nevari šitā runāt. Jo galā jūs katru dienu pavadat kopā un jūs esat jau kā ģimene. Es tev esmu redzējusi sliktās vietās visu labi. Nezinu, kaut kā mums visi režisori ir tiešām, manuprāt, ar lielu potenciālu. Visi mācās un visi arī vismaz es esmu redzējusi, kā viņi attīstās, un katram ir bijis reāli liels iegums. Un lūzuma punkti arī ir bijuši. Jā, protams, bet tas ir tā kā process. Skola. Arī man ir bijuši, visiem ir bijuši. Es nezinu nevienu, kurš nav tā kā, kuriem nav bijis kaut kāds, breakdowns. Tā kā ir labi. Klausoties šo te konceptu, ka jūs esat vienlīdzīgi un arī tā kā, ja izrādi droši vien veidot, jo jūs strādājat vai ne pie izrādēm un mēs varēsim arī viņus skatīties. Jā, mēs varēsim. Baudīt, tad jūs līdzīgi jau strādā jaunais Rīgas teātris, viņi arī nav tikai tad ir režisors, bet viņi kopā veido izrādi un tur ir tā viņu odziņa un tāpēc mēs nevaram grūti nopirkt biļetes. Man liekas, ka tā pieeja ir ļoti, ļoti feina un tā strādā. Jā, manuprāt, ka principā tā arī vajadzētu strādāt. Jo es neuzskatu, ka ir kaut kāda stiprāka pozīcija, jo tomēr tas aktieris būs tas, kas ir uz skatuves, un viņš nesīs to atbildību kaut kādā mērā tikpat daudz, cik režisors. Viņam būs tur jābūt, un viņš arī mierīgi var sačakarēt to izrādi. Viņam ir tas, kā tu saka, tāda, viņam ir tāda priekšrocība, bet arī tas ir šausmīgi grūti, ja, pieņemsim, tu pats netici, kur tu esi.
Un, kad tu stāvi, ja tu pats netici tam, tad ir šausmīgi. Tu nevari nodot tālāk. Jā, un tieši lai tāpēc, kā tu tur tehniski pareizi censtos izdarīt. Jā, un tieši tāpēc, ka mēs strādājam kopā, mēs abi noturam. Ir jābūt tā, manuprāt, ka gan režisors saprot aktieri, gan aktieris saprot režisoru. Tas nevar. Manuprāt. Bez vardarbības. Jā, bez fizisks vai emocionāls. Jā. Jo diktatorisms, man liekas, varētu nogalināt visu dzīvību tajā procesā. Un tad ir. Man nepatīk tā strādāt. Bet, es jau neesmu. Es tev novēlu, lai tavā karjerā ir veiksme. Jā, jo aktieriem, aktrisēm ir ļoti svarīga veiksme, kur kā ieved un atrast arī savu režisoru. Vai ne, kurš ir tas īstais un arī palīdz un ierauga, ievirza. Un lai tev ir dažādas lomas, kas arī būtiski, vai ne? Jo bieži vien ieliek kaut kādā kategorijā, tev visu laiku būs tur tagad romantiskās vai kaut kādas, nezinu, raksturu lomas atkal un tam līdzīgi. Tā kā iedala. Un tad tev ir tāds zīmoks un cauri vijās, un tad ir fēni, ka var dažādība, vai ne? Jā, bet zin kā, ja tu arī esi ielikts tajā kastītē, tev kā aktierim ir jāatrod tas, kā katru no tām kastīšu lomām uztaisīt par interesantām un savādākām. Un varbūt tieši no tā, ka katra tā kastīte ir savādāka, varbūt kāds ieraudzīs tevi kaut kādā citā veidā. Jā. Vai tev ir no mūsu, teiksim, teātra mākslas leģendām kaut kas, ko tu esi aizguvusi vai kas tev ir iedvesmojis un ko tu vairs neredzi šī brīža mūsdienu teātrī? Kaut kādas lietas, iezīmes, atziņas, kā viņi strādāja, kā viņi izpaudās, un tas šobrīd vairs tā kā īsti nav redzams. Es nezinu. Tādā ziņā, ka es joprojām vēl mācos, un es profesionālajā teātrī baigi maz esmu bijusi. Es esmu bijusi šobrīd mūsu kursu, starp citu, Nacionālajā teātrī ir Gusts Ābele, viens no mūsu režisoriem, ir iestudiējis Klusumu un troksni, viņa grāmatu sarakstīto Nacionālajā teātrī, kur redzami ļoti daudz no mūsu aktieriem, tā kā ejiet skatīties. Un vēl daudzi no mums ir Indulī un Ārijā. Un tā ir principā vienīgā tāda profesionālā teātra pieredze. Un es nezinu īsti, kā strādā un kas tur ir vai nav. Man vienkārši nav tam... Nav priekšstats. Jūs vienkārši darat tā, kā jūs darat un jūtat šobrīd un esat jūs paši. Jā. Un, tas, kam es vismaz cenšos pieturēties, vai man kaut kad pedagoģe Aina Matīsa, es neatceros, mēs esam ļoti maz ar viņu esam strādājuši, bet Aina Matīsa man pateica tādu frāzi, ko es tiešām nevaru dabūt ārā no galvas, un viņa kaut kā ir palikusi ar mani, ka visu tev dzīvē var atņemt, bet tikai tev nevar atņemt darbu. Un manuprāt, ka pie tā ir jāpieturās, ka viss tev var sabrukt, viss, bet tas, ko tu pats ieliec, tas arī paliks. Jā. Mēs dosimies muzikālā pauzē un arī reklāmas pauzē un ceram arī sagaidīt Kristiānu, lai mēs varam tālāk aprunāties arī ar viņu un lai jūs pastāstat par to, kur tad mēs varēsim redzēt jaunās iestudētās izrādes ar jaunajiem māksliniekiem un kur tās varēs skatīties. Kopā ar jauno topošo aktrisi Martu Mariju Gruzdovu esam sagaidījuši arī topošo cienījamo režisoru Kristiāns Iesalnieks, arī Latvijas Kultūras akadēmijas 3. kursa students, apvienotais kurs, kur ir aktieri un režisori. Jūs tur strādājat kopā. Mēs ar Martu izrunājām, ka viņi redz tikai pozitīvās puses, ka jūs esat apvienotajā kursā. Kāds ir tavs domas? Tev patīk ar aktieriem kopā? Nē, tā ir brīnišķīga pieredze, jo pirmo gadu mēs pavadām pilnībā ar aktieriem, balets, kustība, viss notiek, un tad pamazām mums sāk atšķelt
sāk mūs gatavot mūsu profesijai vairāk. Bet, nu jā, pirmajā gadā, man liekas, režisoriem tā slodze lielāka, jo mēs vienalga iestudējam izrādes un mums vēl papildus visam ir režijas studijas, kas tā arī sanāk. Man šķiet, ka tu jau esi tāds diezgan apzināts savā darbībā, tāds kā, nu, tā ir režijas darbā. Tu varētu tā teikt. Tu jau tāds apzināts, un tu varētu ieskicēt, kas ir tie tavi virzieni, nu, tās vērtības un tēmas, par kurām tu vēlies runāt. Nu, nē, nu, protams, 3 gadu laikā tā viena no galvenajām lietām, kas mums tiek mācīta, ko mums mēģina izspiest ārā no mums tos mūsu pašus, kas slēpjās iekšā un kāda viņi. Nu, man ļoti interesē, un es citādāk nevaru skatīties uz teātri kā uz rituālu, kā uz vietu, kur atnāk skatītājs, aktieris un kopīgi piedzīvo kaut ko. Un tas tiešām virziens, kas man interesē. Teātris nevis kā vizuāla māksla vai teātris kā izklaide, bet teātris tiešām kā tāda gan izvēr reliģioza pieredze, ka mēs varam pārkāpt kaut kādas robežas un pieredzēt to, ka mūsu priekšā mēs noticam, ka cilvēks kļūst par kaut kādu citu, pat neobligāti citu cilvēku. Un tā ir ļoti brīnumaina pieredze, ko teātris tiešām dara un rada un vēl joprojām tas un ir redzams. Un tāpēc teātris mūžām dzīvos, tāpēc, ka viss ir tur uz vietas, šeit un tagad, un vienādas reizes nav. Katru reizi tu piedzīvo kaut ko citu, un tā enerģijas apmaiņa, jā, tas tiešām ir tā maģiski, brīnumaini, un prieks, ka jūs jaunie darbojaties un ieviesīsiet arī kaut kādas jaunas vēsmas, vai jums ir jau tāda nojausma, kas ir tas, ko jūsu kurs varētu pienest jau esošajai teātra videi? Nu, to vēl laikam redzēs. Kas pa jautāju? Bet es domāju, enerģijas mums pietiekam mūsu kursam. Mēs esam temperamentīgi, man liekas, mēs esam darīgi griboši. Daudzi... Ir daži ļoti disciplinēti cilvēki, kas var ienest disciplīnu tur, kur viņas trūkst. Jā, ir apzinīgie, ir neapzinīgie. Nu, kā jau vienmēr. ir viss spektrs, tieši tāpēc, ka mēs esam brīvie. Ir tas, ka mums jā, brīvie nozīmē, jā, ka jūs neesat piesaistīti kādam teātrim. Jūs neesat ne Dailes teātra kurs, nekāda cita teātra kurs. Jā, mēs esam brīvie, un tieši tā arī, man liekas, mēs varam sevi definēt. Mēs esam brīvie. Mēs varam izvēlēties, vai mēs gribam būt disciplināti vai nē. Un mums arī kaut kā gan no aktieriem, gan no režisoriem ir ļoti liels diapazons virzienos, kādos mēs gribam iet, kas aptver ļoti daudz vietas. Un tas ir, manuprāt, viens no tādiem lielākajiem ieguvumiem mūsu kursam. Kristiāna, vai tu tā kā teātra vidē esi jau no bērna kājas? Tā īsti nav. No Kad tu sāki? No tīņa kājas. Kopā pubertāte. un tad jau tu arī radīji kaut kādu priekšstatu pats sevī par to, ko režisori ienes teātrī, par ko runā, un kaut kādus jau raksturus mūsu spilgtākajiem režisoriem, vai tev jau bija arī kāda iedvesma no kādiem? Tas ir labs jautājums. Kurš tev visvairāk uzrunāja? Tīņa gados Valters Sīls man ļoti patika, vēl joprojām patīk. Tagad viņš vienīgi ir tādā tālākā attālumā no mums. Un sanāk retāk redzēt kaut ko, bet tagad būs rīkojums numur 2 redzēs. Tā ir ļoti gaidām izrāde. Man liekas, ka viņai ļoti liels potenciāls kļūt par izcilu izrādi. Malači, labi, jā, Valters Sīls, nevelti viņam tās Spēlmaņu nakts balvas viena pēc otras, vai ne? un Alfas vēl joprojām var noskatīties. Dārtē Dīla teātrā. Jā, bet noslēdzās? Es kaut kad redzēju, viņas vai pārcēla. Bet man liekas, teātris Zips jau beidzās. Jā, bija brīnišķīgi iespēja. Es ļoti gribēju nostīties. Labi. Sorry. Var paskatīties. Ja sameklēsim internetā. Latvijas televīzijā. Iesaku nostīties Alfa. Mums ir Radio SVH TV, starp citu, Kristiāna, tu esi ne tikai Radio SVH LV ēterā radio, bet arī pasveicina televīzijas skatītājus. Bet gan par to, kā mēs varēsim baudīt to jūsu sarūpēto radošo darbu, gara darbu, un es saprotu, ka man zināms ir 2 izrādes. Jā, stāstiet. Ir Makbetiņš. Tā, Makbetiņš ir šodien. Viņam ir pirmizrāde. Starp citu, sveicam pirmizrādē. Kur ir jāiet skatīties? Uz Zirgu pastu vai kaut kur citur? Makbetiņš tiek iesūtēts Vagonhallē. Režisors Markus Bēmers. Pirmizrāde ir šodien, bet es ticu, ka būs vēl izrādes.
Vojceks ir tikko bija jau viņam pirmizrāde. Un 14. maijā ir vēlreiz rādījis to izrādi Zirgu pastā. Jā. Tur vēl, man liekas, biļets ir. Un tur var paspēt. Tad vēl ir... 24. maijā būs man pirmizrāde Sāras Geins Blieziens. Filmu skolas paviljonā pagaidām biļets vēl nav nopērkams. Par ko izrāda? Par šausmām, kas var mūs gaidīt. Nu, principā lielos vilcienos izrāda par piedošanu un par to neizskaidrojamo. Cilvēku grib piedot kādam, ja pat viņš bija šausmīgi vardarbīgs, slikts, bet ja viņš pieredzis lielāku vardarbību, mēs gribam viņam piedot. Un tas ir lielais jautājums, ko mums darīt ar to gribu piedot. Ļoti aktuāli. Jā, tad vēl... man liekas, jūs mani varēsiet redzēt 29. maijā Zūstorijā, absurdu lūgu, ko iestudē Jānis Laščinskis. Ļoti absurdi. Mēs tur spēlēsimies. Nāciet skatīties, varbūt paspēlējieties ar mums. Nezinu. Jā, to ir vērts piedzīvot. Es arī no daudziem teātra mīļiem, tādiem kā es, esmu arī dzirdējusi tās atsauksmes, ka viņi vienkārši iet uz to Zirgu pastu, uz tām jaunajām un studentu izrādēm, jo tur ir tā spēlēšanās. Tur ir pilnīgi ārpus kaut kādām kastēm, stereotipiem, un tas tiešām ir piedzīvojums. Tā kā ļoti, ļoti fēni, un es aicinu ikvienu, tie, kas vēl nav pamēģinājuši, lai pamēģina un nāk. Es pabeigšu ātri tās izrādes. 31. maijā ir Gustā Abelsluga, tas, kas iestudēja Klusumu un troks nacītī. Nakts, kad Lorjē Godro pamodās, un tad ir mūsu kopējais darbs, kurā ir visi aktieri, kurš būs Nacionālā teātra aktieru zālē ar Brehts Vaterlanda, kas ir pilnībā mūsu. Mūsu tādā veidā mēs paši nesām, paši darījām. Tur ļoti maz, tur ir kaut kas no Brehta, bet principā kokteilis. Sižeta pamats un spēles veids. Jā, un pārējais viss mūsu. Tā kā nāciet skatīties. Superīgi. Man patīk, kā jums deg acis, tā kā nākotne mums spoža. Es jums saku. Paldies jums liels, ka jūs paviesojāties. Šie ir kursa darbi, vai ne? Jo jūs esat 3. kursā, vēl viens gads priekšā, un tad būs diploma darbi, tad tie būs vēl augstvērtīgāki, jā? Sekojiet līdzi. Sekojam līdzi. Vai jums ir kaut kāds kursa Instagram profils? Jā, ir Instagrams brīvi mākslinieki. Sekojiet tam līdzi, bet varat sekot līdzi arī Zirgu pasta Instagram un Facebook profilam, kur arī tā visa informācija par izrādēm ir. Un tur var dabūt arī visus linkus uz biļetēm. Fantastiski. Tiekamies. Tiekamies. Paldies. Vuhu! Paldies. Paldies.